Lai arī vecums nereti tiek saistīts ar pasīvu dzīvesveidu, mēs zinām cilvēkus, kuri cienījumos gados joprojām aktīvi nodarbojas ar sportu. Runājot gan par Rīgas veterānu hokeja turnīru, gan arī iespējām veterāniem nodarboties ar galdtenisu. Kur un kādas ir veterānu sportošanas iespējas Rīgā? Godīgi sakot, neviena sporta bāze godīgi nav Rīgā veterāniem speciāli, bet viņi ir tik veikli un tik čakli un manīgi, ka viņiem paši atrod, kur trenēties. Respektīvi, galdtenis klubs Laura ir bērniem nodarbības, viņi, es zinu, 2 reizes nedēļā nāk ātrāk. Te manā zālē, kā saka, pa individiem, vēl 7. skolā kāds, tas ir, kur es saucu Rīgā, Olisa ir 80. vidusskolā. Tā kā viņi paši sameklē. Ir viena daļa, kas paši kaut kur spēlē, respektīvi viņiem nopirks galds. Es saku, ko tu nekur te nenāc, nerādies, saka, mums ir galds, mēs paši spēlējam, kā saka. Tādas iespējas Rīgā, tā kā pa viņiem nav ko uztraukties. Šitie ir tie, kas atradīs vienmēr, kā saka, uz jebkuriem noteikumiem un nāks un 1 reizi, 2 reizes nedēļā trenēsies. Bet vai veterānu sports saistāms tikai ar galdtenisu? Nē, kāpēc veterānu sports, ne tikai galdtenis. Tas ir mans mīļais sporta veids. Es tālāk varbūt runāšu, ka viņš viens no populārākiem pasaulē ir. Bet arī cik pats aktīvi piedalījos kādreiz vieglatlētikā. Es zinu, ka pēc visiem laikrakstiem, ka vieglatlēti ļoti aktīvi Eiropas pasaules čempionātos. Protams, latviešu saucamie nacionālie sporta veidi, basketbols un arī mūsu novas, ka šitie tie veterāni ir visaktīvākie. Un viņiem pat iedalījums ir jau pat daudzos sporta veidos no 35 gadi. Galdtenis sākās no 40 un tikai sākot ar 70 ir pa 5 gadi. Citiem sporta veidi 35, 40, viņiem lielākā gradācija un arī, teiksim, es saprotu, vingrotājs, man liekas, vingrošanai vēl nav ātrāk, veterāns, jā. Tāpēc, ka tāds ir sporta veids. Bet mums ir pietiekoši, kā saka, un mums pēdējā grupa ir 90 un vecāki, tā kā es dažreiz man viens zvanē, saka, cik tev gadu ir 40, saka, lieliski, tu arī trenēties 50 gadus, un kad tev būs 90, tad tu nospēlēsi savu iespējams pasaules pēdējo čempionātu. Kādas ir Rīgas sporta veterānu klubu funkcijas un sadarbība ar Rīgas domu? Tā kā es tikai pamatā galdtenis, bet tā kā aktīvi arī piedalos gan veterānu klubu, Rīgas sporta veterānu kluba sacensību organizēšanā, gan arī Rīgai. Respektīvi, viņiem pamatā jāorganizē sacensības un jāiesaista pēc iespējas vairāk veterānus, aktivistus, apvienot viņus, saliedēt, kā saka, un arī tūdaļ būs 1. datumā būs veterāniem salidojums, tusēties, kā saka, galvenais apvienot, kā saka, vienīgi un līdz domājošos biedrus, lai būtu viņu lielāks skaits. Tas ne manā veidā, bet arī pārējos sporta veidos. Pastāstiet lūdzu sīkāk par starptautisko hokeja turnīru veterāniem, kā radās šī ideja, cik ilgi tas jau norisinās? Pirmkārt gribās teikt, ka veterāni mums jau sen ir sākuši nodarboties. Tas pirmo reizi kaut kur salasījāmies 88. gadā, 1988. gadā. Mēs jau esam bijuši vairākos pasaules čempionātos, olimpiskajās spēlēs veterāniem. Šogad ar domas atbalstu, ar Latvijas hokeja federācijas atbalstu. Mēs esam sarīkojuši otro turnīru, un šī turnīrā mums piedalās atkal 2 komandas no Rīgas. Diemžēl atteicās Pēterburga, tātad viņas vietā otra Rīgas komanda. Maskava ir iebraukusi un Lietuvas izlases komanda. Ņemot vērā spēlētāju pietiekami cienījumu vecumu, vai arī spēles noteikumi ir savādāki nekā tradicionālās hokeja spēlēs? Jā, mēs spēlējam veterāni pēc starptautiskiem veterānu noteikumiem. Tas ir nedrīkst grūstīties, pārējais viss ir ķermenis spēle tāpatās kā lai saka, kā parastajās spēlēs, un nedrīkst ripu šķelt. Ir, kā lai saka, viss nedrīkst augstu pacelt, pa to uzreiz draud 2 minūšu sots, jeb pat noraidījums. Veterāniem noteikumi ir diezgan stingri. Pēdējā reizē, kad bijām Kanādā, kad spēlējām iepriekšējā gadā, tur viss vispār neļauj augšā celt, uzcēl nulli augšā, uzreiz bija 2 minūtes un varēja pavadīt uz sodīto soliņu. Labi, tad novēlēšu jums veiksmes turnīrā. Paldies! Paldies!